Labrīt, cienījamā priekšsēdētāja, labrīt, godājamie kolēģi. Aicinu jūs atbalstīt lēmumu projektu par ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumu visā Latvijas teritorijā. Ir 3 iemesli, kāpēc tas jādara. Pirmais iemesls saistīts ar Eiropas Savienību. Eiropas parlamenta un padomes 2015. gada 11. marta direktīva paredz iespēju dalību valstīm aizliegt ģenētiski modificētu organismu audzēšanu savā teritorijā. Ja šāda iespēja pastāv jau vairāk kā gadu, tad kāpēc Latvija vēl nav pieņēmusi lēmumu par aizliegumu? Tad kāpēc vilcināties? Ideja par šo lēmumu projektu man radās Eiropas lietu komisijas sēdes laikā, diskutējot par Latvijas tirgus aizsardzību. Paldies komisijai un paldies frakcijas kolēģiem un īpaši Inetei Stabulniecei par ieguldīto darbu lēmumu projektu sagatavošanā. Otrais iemesls, kāpēc jāatbalsta izmaiņas likumā, ir saistīts ar mūsu tautsaimniecības konkurētspēju nākotnē. Galvenais arguments, kāpēc Skotija, kā viena no pirmajām Eiropas valstīm, pieņēma lēmumu par ģenētiski modificētu organismu audzēšanas aizliegumu, bija ļoti racionāls. Lielu daļu Skotijas eksporta produkcijas apjomu veido pārtikas preču un dzērienu eksports, un Skotijas valdība uzskatīja, ka šis lēmums jūtami paaugstinās viņu pārtikas produkcijas konkurētspēju pasaulē. Domāju, ka arī Latvijas lauksaimnieku produkcija būs tikai konkurētspējīgāka, ja tās pircēji zinās, ka tā ražota no ģenētiski modificētiem organismiem brīvā valstī. Es neloloju ilūzijas, šo likumu izmaiņu pieņemšana nebūs viegla. Ģenētiski modificētu organismu audzēšanai ir savi spēcīgi aizstāvji, gan uzņēmēju aprindās, gan īpaši dažu ministriju ierēģu vidū. Un ja jūs šodien nobalsosiet par šo lēmumu projektu, tad dažos kabinetos šovakar plīsīs stikli. Trešais iemesls, kāpēc jābalso par, saistīts ar atbildību. Katra cilvēka šodien nosaka viņa pagātnē pieņemtie lēmumi un rīcība. Mēs gadiem ilgi nevaram iztīrīt ķīmisku atkritumu pilnos gudronu dīķus Inčukalnā, un kā mēs varam lasīt presē, pastāv risks, ka piesārņojums lēnām, bet noteikti zogas arvien tuvāk gruntsūdeņiem, draudot piesārņot plašu apkārtni. Kāds var teikt, jā, bet ne jau mēs esam pie tā vainīgi, jo lēmumu par gudronu dīķu izveidi pieņēma cita vara, un šie lēmumi tika pieņemti daudzus gadus atpakaļ. Mēs nevaram mainīt to, kas noticis vakar, taču varam ietekmēt to, kas notiks rīt. Tāpēc nedrīkstam pieļaut, ka nākošās paaudzes, līdzīgi kā mēs šodien ar gudronu dīķiem, cīnīsies ar mūsu lēmumu sekām, ja nebūsim spējīgi nosargāt mūsu Latvijas zemi no piesārņošanas ar ģenētiski modificētiem organismiem. Balsojumu par ģenētiski modificētu organismu audzēšanas atļaušanu vai aizliekšanu es gribētu salīdzināt ar balsojumu par atomelektrostacijas būvēšanu vai nebūvēšanu. Eksperti saka, ka atomenerģija ir vislētākais un ekonomiski visizdevīgākais enerģijas veids. Taču vai šis izdevīgums ir samērojams ar to vides piesārņojumu, ko rada atomreaktors? Vai ekonomiskais izdevīgums ir samērojams ar potenciālo risku un postījumiem, ko rada bojājums vai avārija atomelektrostacijā? Daudzas valstis, piemēram Vācija, pēc Fukušimas traģēdijas atteicās no atomelektrostacijām. Taču citas valstis turpina tās izmantot un pat būvē jaunas. Tā ir viņu izvēle. Ne tik dramatiska, tomēr līdzīga ir arī mūsu šodienas izvēle par ģenētiski modificēto organismu audzēšanu. Ja mēs neizdarīsim pareizo izvēli, tad svara kausos kopā ar relatīvu ekonomisko izdevīgumu būs arī risks uz mūžīgiem laikiem piesārņot mūsu zemi. Mums jāapzinās, ka mēs neesam šo zemi radījuši, bet esam to saņēmuši no mūsu tēvu tēviem. Un tāpēc ir svarīgi, kādu mēs to atstāsim nākošajām paaudzēm. Jautājums ir par atbildību, mūsu kopējo atbildību un arī mūsu katra personīgo atbildību. Aicinu katru padomāt par to pirms balsojuma.